Nav pat svarīgi, cik liels vai mazs Stendes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās rūpēties par dabu mācās visi. Lietas, kas citkārt neliederīgi nonāktu atkritumos, mazie izmanto jaunradītās spēlēs. Mazliet lielākie jau dara lielākus darbiņus. Mums ir savākt makulatūru, bērni mēģina saplēst tur stērbelītēs, veidot saburzīt, pēc tam izmantosim tehnoloģiju, aplicēsim. Bērni arī strēmelēs plēš audumus, ko pēc tam sapina bizēs, lai tālāk veidotu paklājus. Skolotājs stāsta, ka visu, kas pirmskolas izglītības iestādēs aplīst, mēģina salabot, lai lietām dotu otru elpu. Šeit bērniem mīlēt dabu un domāt zaļi māca tik daudz un dažādos veidos. Vai šķirot, lasīt atkritumus, vai tas ir sarežģīti? Jā, protams, ka jā, bet ir taču jāpalīdz Latvijai. Viens no interesantākajiem uzdevumiem ir zeķu lāpīšana, ko iemācījušies vecākie bērni. Tas gan iemāca, ka lietas nav uzreiz jāmet ārā un iekustina arī radošo domāšanu, jo te zeķes pārtapušas arī lellītēs. To, ka lāpu zeķes maz tik bieži vairs mūsdienās nevar redzēt, kāpēc jūs to mācat bērniem? Tas ir ļoti attīstoši. Tas ir attīstoši gan rokām, un tā ir interesanta nodarbošanās īstenībā, un bērniem patīk. Un tas ir arī drusciņu aušanas. Pēc tam, tā, ka mēs būsim iemācījušies to lāpam dūrienu, mēs jau varēsim aust savu rokas sprādzītes, jostiņas. Tev mājās ir daudz tās caurās zeķes, daudz tev būs darba? Jā, man arī dažreiz ir arī cauras bikses. Tās tu arī mācies salāpīt? Jā. Arī pirmskolas izglītības iestāde Virbu sākuma skola ir viena no Talsu novada ekoskolām, un tā šobrīd īsteno ideju par apģērbu bibliotēku. Tā cenšas likt aizdomāties par to, ka tieši apģērbs ir tas, kas rada vienu no lielākajiem piesārņojumiem, jo to pārstrāde pagaidām maz attīstīta. Apģērbu bibliotēka ir iespēja tam dot otru elpu. Šobrīd viņu stāv mūsu skolā. Vecāki iet garām un skatās, forša pufaiciņa. Es atnesu savu pufaiciņu un paņemu citu pufaiciņu. Tas tā kā vairāk ir apģērba maiņa. Tepat arī iespēja mainīties ar grāmatām un rotaļlietām. Šo plauktu visvairāk arī aizpildot paši bērni. Ar apģērbiem bišķiņ mazāk, jo tas ir tā kā vecāku pārziņā vairāk, bet ar rotaļlietām, jā. Valkāšanai vairs nedrīgu apģērbu radošās nodarbībās bērni pārveidos citās noderīgās lietās. Akcija vēl tikai sākuma posmā, un šobrīd vairāk vecāku izvēlas apģērbu atnest, nevis pretī arī paņemt. Šobrīd ir moderni otrais lietot kāda cita apģērbu, jo planēta mums ir pirmajā vietā. Palīgā nāk arī vecāki, un kāda māma bijušā skolas telpās pieņem, šķiro un ļauj vietējiem atrast sev noderīgu apģērbu. Visticamāk, akcija nenoslēgsies 30. novembrī, kā sākotnēji plānots, un tā turpināsies līdz Ziemassvētkiem. Iespējams pat kļūstot par visas kopienas akciju. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.